Latvijā ikdienu no insulta mirst 7 cilvēki. Tas ir dramatisks rādītājs. Lai cilvēks ir īpaši gados vecos aicinātu laikus doties pie ārsta, šodien Rīgā katrs varēja izmērīt savu asinsspiedienu un uzzināt par iespējamo insulta risku. Atsaucība bija milzīga un pārbaudīties gribētājs stāvēja garā rindā. Un par to vairāk stāstāja Kince. Aicinājumu Eiropas mājā satikt ārstu un uzzināt savas sirds veselības rādītājus cilvēki izdzirdējuši šorīt Latvijas televīzijā un radio. Rinda kļūst aizvien garāka, un te stāv arī tādi, kam patiesībā vajadzētu vērt ārsta kabineta un pat slimnīcas palātas durvis. Man naktī palika slikti, sirds kā neparasti sākas īsties, drusku sasvīdu. Tad es validolu ņēmu 3 tabletes vienu pēc otras. Ātros nesaucāt? Nesaucu. Kāpēc? Palika labāk. Stāstīja ļoti par mirdzošu aritmiju. Man jau gadu, kā viņi ir. Kā tas apgrūtina jūsu dzīvi? Viņš nav bieži. Pie speciālistiem jāgaida ir ilgi. Tas ir viens, un ja nozīmē, teiksim, kaut kādus tur pārbaudas, tas viss ir mēnešiem pat. Un, vienkārši tai procesā var arī, kā saka, beigti. Tāpēc vispār gribētos, lai tādi pasākumi tiktu reklamēti vairāk un skaļāk. Aparāts asinsspiediena mērījumus veids 3 reizes pēc kārtas. 3 reizēm viņš izvirza to pašu galveno, ja? Un tad tas aparātiņš pēc tam parāda, vai ir pastāv tāds aritmijas risks. Kad mēs mēram, piemēram, aiztiekam pulsu ar rokām, tad var just to pulsu, kā viņš spukst. Ja ir aritmija, tad ir tā, ka viņš iet sinhroniski, pēc tam viņš apstājās un pēc tam atkal iet. Un tāpēc to var jau sajust to, kad ir tāds risks aritmijas. Latvijā ir ļoti augsta mirstība no sirds un asinsvadu slimībām. Tieši insults ir nāves cēlonis 7 cilvēkiem katru dienu. Pasaulē 15 miljoni katru gadu saslims ar insultu. 3. daļa no viņiem nomirst, diemžēl, un tas ir tiešām dramatiski skaitļi, un 3. daļa no viņiem kļūst par invalīdiem. Un tā mūsu ideja, teiksim, ir aktualizēt šo problēmu, ko mēs varam darīt, lai šo insultu atpazītu, lai pēc iespējas ātrāk šie pacienti, kuriem nepieciešama šī ārstēšana, nokļūtu insulta vienībās. Tās ir vietas, kur mēs šos insultus varam kvalitatīvi ārstēt un palīdzēt. Latvijas Veselības ekonomikas asociācija ir izrēķinājusi, ka Latvijai insults gadā izmaksā 69 miljonus eiro. Gadā viens insulta pacients mums izmaksā aptuveni 6800 eiro. Būtībā, kā šīs izmaksas sadalās, 30% no visām izmaksām iznāk pacientu paši izmaksas, kas būtībā tādai slimībai kā insults, kas ir neatliekami, izskatās ļoti augsts. Insultu pazīt var ātri. Ja cilvēkam sejas vienā pusē acu vai mutes kaktiņš noslīdējis uz leju, viņš nespēja vienlaikus pacelt un noturēt abas rokas un nespēja skaidri runāt, steigšus jāsauc ātrā palīdzība. Tālāk izšķiroši ir katra minūte, vai cilvēku izdosies glābt, vai viņš atgūs spēju runāt, staigāt un par sevi parūpēties, nevis kļūs par invalīdu. Kince, Igors Stāts, Latvijas televīzija.